rakstamies. Tā, dienas notikumi. Nevelti Dieviņš ir izdomājis 5 darba dienas un sestdienu, svētdienu atpūtu, jo mēs saskatījām, ka mēs ejam tagad 9. dienu. Katru dienu noejam daudz, pāri 30 kilometriem. Un šodien beidzot bija tā diena, kad mēs nevaram pakustēties. Gribās gulēt, nevar paiet, nevar pabraukt, visur gribās apsēsties. No telts izkustējāmies ap 11? Ap 10, jā, arī baigi vēlu. Grūti iet šodien. Attiecīgi, mēs esam kaut kādā miestiņā atnākuši, pēc 3 kilometriem es skatos kartēji brikšņi kaut kādi, līdīsim iekšā brikšņos, tagad ir 5:30, tātad diezgan ātri metīsim mieru un vakarēsim. Esam nopirkuši vīniņu, aliņu, skumbriju, kārumus visādus, saldumus, taisamies vakarēt. Vēl tāds interesants notikums, mēs esam pie vācu lielveikala Penija, ne lielveikala, bet pārtiks veikala. To mēs esam atklājuši kā lētāko un labāko, spriežot arī pēc nosaukuma Penijs. Ūdens, teiksim, maksā 19 eiro centi, kas mums ļoti priecē, citur viņš maksā eiro 80, eiro 40. To mēs pērkam daudz, bet šīs dienas atklājums ir, es sadūšojos, nopirku lētāko alu, kādu var nopirkt veikalā. 35 eiro centi viņš maksā. Un izdzērām. Es izdzēru buņģiņu, jā, Zaicis var izdzērt buņģiņu. Un tad es nospriedu, ka vajag nokonstatēt, cik galu galā te maksā tās buņģis, jo mēs visu laiku viņas metam ārā, miskastēs. Un nestiepjam līdzi, nenododam. Aizgāju pat veikalā nodevu par 25 centiem. Protams, prasījās aiziet nopirkt nākamo buņģu. Mīļie cilvēki, tātad pa eiro es varu izdzert 5 litrus alus. Buņģiņa ir 0,5. Es esmu nokļuvis laikam paradīzē. Jā, turmāk mēs buņģus nemetīsim ārā. Viņus nodosim viennozīmīgi un būsim baigie bagātie. Tāds dienas prieks. Alus par 10 centiem puslitrā. Pie tam neslikts. Nav nekapēk sliktāks par kaut kādiem tur eiro, ka pērk buņģā kaut kādu dževeru vai beku vai kaut ko tam līdzīgu. Garšīgs. Veģikam laikam nav ko piebūst, jo viņi riktīgi arī piekusies, galīgais klusums ir iestājies, jā, tieši tā. Tā mums šodien iet un noiet ir tik un tā ir noiet pat reiz 18, attiecīgi, kamēr aiziesim līdz brikšņim būs visi 20, tā kā nemazām nav tik maz. Atpūtīsimies un skatīsimies, kā ies rītā. Čau! Čau! Čau!